To stāstu ir pārāk daudz, piemēram, ļoti interesants stāsts, bet tas varbūt nebūtu tik ļoti saistīts ar Pārdaugavu, kā ar slēgtāku vidi, respektīvi ar manu dzīvokli. Un šis stāsts jau būtu varējis norisināties jebkurā citā vietā. Proti, kaut kāds gads pagāja ļoti interesantos apstākļos. Tajā vecajā 4. mājā, kur mēs ar mammu dzīvojām, mums piederēja ļoti liela dzīvoklis, 4 istabas 90. gadu sākumā. Mēs kā normāli cilvēki, protams, nemācējām iekārtoties dzīvē un cietām no mūžīgā līdzekļu trūkuma. Un tad pretējās durvīs mums bija forši kaimiņi, tiešām tādi vecā kaluma intelligenti bērni, gan vīrs, gan sieva, kuri arī nes šo vecāku inteliģenci un izcildību sevī. Vienīgais trūkums, ka vīrs sēdēja smagi uz adatas, vienlaikus arī tirgoja. Tad viņi pulcējās draudģeļi, aktualitātes viņiem bija heroīna tirdzniecība, ieroču tirdzniecība, antikvāra tirdzniecība. Un tā kā mums ar šiem kaimiņiem bija labas attiecības vienmēr, tad vienu vakaru ienāk Guntis, tā viņu sauc. Viņš saka, jā, jums ar naudiņām švaki, dzīvoklis jums liels, jūs tāpat visu neapdzīvojat. Te no Armēnijas viens čoks atbrauc, viņš gribētu īrēt dzīvokli. Diezgan solīti piķi apsolīja. Čoks reti, kad parādoties, jo pārsvarā jau braucot uz savu Armēniju, te viņš tikai tā ieskriešot mantas nolikt. Protams, tas bija tāds piedāvājums, no kur tikpat kā nav iespējams atteikties, mēs neatteicāmies. Atnāca čoks Šoriks, atnes mantas, nosvied. Dažas mantas, viņš neskapēc uzreiz paslēpa zem mantas, viņš tur kaut kā slēptu izveidoja. Man tāpat bija skaidrs, ko viņš tur slēpja. Pēc tā, ka tik līdz noslēpjas mantas, viņš aizskrēja uz virtuvi, uzlika čaiņiku katliņu vārīties un sagatavoja šķirtas. Es sapratu, ka dzīve nebūs viegla, bet kaut kā tā nauda ir jāpēl un strādāt baigi negribās. Bet kamēr viņš pie mums dzīvoja, bija ļoti interesanti. Viņš arī man uzticējās, jo, kad viņam pašam bija ļoti slikti un vajadzēja tur vati, viņiem vajag vatu, lai ievadītu intravenōzi kaut ko. Tad mani aizsūtīja pēc vatas un viņam kā cilvēkam, kurš ir iesaistīts ieroču kontrabandā, narkotiku, zakt antikvariā tirdzniecībā naudas netrūk, un tad nopirkt vatu, viņš man parasti deva summas, kuru nopērkot vati, atlikums bija līdzvērtīgs tā brīža, man liekas, minimālajai algai. Jā, tā es pelnījos uz viņu naivu un rēķinu. Tad, kad viņš bija sapratis, ka es arī esmu forši pats Ančiks, kuram var uzticēties, tad viņš teica, zini, es tev atkal neatceros, ko viņš man iedeva vai kaut kādus foršus žurnālus, kādu man pašam nebija, kādu importu vai kaut ko tam līdzīgu. Bet tu paslēpi vienu lietiņu, un tad viņš man iedeva kaut ko polietilenā ietīti. Kamēr viņš stāvēja klāt, es netīnu ārā neskatījos, kas tur ir iekšā, iebāzu divām kastē. Tad, kad viņš aizgājis, izlūk no divām kastes, paskatījos, pistoli. Skaidrs. Vislabāk es jūtos tajā brīdī, kad viņa sakarā ieradās Mentis manī dzīvokli. Un es par to pistoli vispār biju aizmirsis, bet ieraugot Mentis, es sapratu, ka viņi varētu pārbaudīt arī man divāns aptur. Par lēmu tas viņam prātā neienāca. Pārbies bija kā diegs. Un sapšīt, jā, es nezinu, kur palika pistoli, jo tas man tikai tagad ienāca prātā. Visam bija aizmirsis, jo Žorika tajā pašā reizē rokdzelžos saslēgtā aizveda. Es biju ļoti uztraucies un laikam gāju uz veikalu kaut kā atbrīvoties no stresa. Pēc tam man ilgu laiku tas vispār negribējās par to domāt, un tad, kad es sāku domāt un paskatījos, tās pistoles tur vairs nebija. Es nezinu, varbūt Menti savākuši, viņiem taču ir jāvien. Tā būtu šīs te neglītās Pārdaugavas ikdiena, lai gan atkal mazliet varbūt pārspīlēts piemērs, jo te jau būtu runa par kaut kādu kriminālo Pārdaugavu, ar kuru man nav tik daudz sakara. Šis ir tāds nedaudz ekskluzīvs izņēmums.
Un arī visi šie marginālie tipāži, kurus minēju, kuru dēļ es pārdaugā mīlu tādu, kādu viņi ir un kādu es viņu gribētu redzēt arī vēl pēc gadiem 20, ja es vēl būšu dzīvs, vai pēc gadiem 50, kad es vairs nebūšu dzīvs. Tad, šie marginālie tipi, kurus es tiešām mīlu, tas nenozīmē, ka savu spiedīgo materiālu apstākļu dēļ viņi ir kāpuši uz kriminālas takas. Nē, viņi ir vienkārši cilvēki, kur kaut kā kārpās dzīvi un ar savu kārpīšanos ģenerē materiālus stāstiem. Man redz, nav ievirze rakstīt par to, ko es esmu pieredzējis. Bet šausmīgi žēl, ka tagad ir tik daudz jauno literātu un jūtams, ka viņiem talants arī pat ir, vismaz daļai no viņiem. Bet viņi raksta kaut ko tādu, ko es nespēju lasīt, tad es arī nelasu vairs. Bet apkārt dzīvē, es domāju, nav obligāti jādzīvo Pārdaugavā vienā rajonā, noteikti pat te pašā garlaicīgajā centrā dzīvojot. Arī tur taču noteikti ir visādi interesanti cilvēki, interesantas vietas. Un daudziem no šiem talantiem varbūt būtu ķēriens rakstīt tieši kaut ko par cilvēkiem. Nav obligāti par margināliem tipāžiem, kādu patīk. Man var rakstīt arī par augstāko sabiedrību, kurā dzīve notiek tikpat nerimti, interesanti, piesātināti, bet kāpēc es to nedaru? Visi raksta kaut kādus paplašinātos teikumos, ne par ko. Es kādu jautājums. Tev kaut kad kultūras dienā bija pirms gadiem publicēts stāsts. Varbūt tu atceries, neatceros, tas skrējējs, kurš zinām iemeslu dēļ ļoti daudz dzēra ananās sulu. Viņš skrēja Pārdaugavas ielām vai arī es to tagad izdomāju? Tur man tā vīzija neskapēc bija par Brasas tiltu, ar kur man patika nekādas saskarsmes īpaši nav bijis, izņemot to, ka tas ir no bērnības, būtu iespiedušies biežie braucieni ar tramvaju pāri Brasas tiltam, kad vecāki man bez maz vai reizi nedēļas nogalē vilku uz meža kapiem apciemot mūsu mirušos radiniekus, tur likt ziediņus, un es nezinu, ko kapos tur dara. Es nekad kapos neesmu puķis nesis. Jā, tad uz tiem meža kapiem braucot, vienmēr man ļoti patika tas posms, ka tramvajs brauc pār Brasas tiltu. Tā kā to stāstu rakstot, man acis priekšā mums bija arī Brasas tilts. Jā, un tur jau vēlāk tas arī ģeogrāfiski saformatējās, jo noslēgums jau bija meža parkā, panorāmas ratā. Tā kā uz to pusi vien ir. Vēl viens pierādījums, jā, ka tad, kad es rakstu, tad es aizmirstu atkal par šo savu vidi, tā vide un šī tuvā Pārdaugava, tas ir drīzāk tas, kas iedvesmo vispār kaut ko darīt, vispār darīt, ko rakstīt. Par ko rakstīt, tas ir mazāk svarīgi, galvenais ir par kaut ko, lai nebūtu kā tiem jauniem literātiem, kuri raksta ne par ko. Un mazāk paplašināt teikumu.